Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 9. nedēļas lasījums. Pirmdiena. Atkal ļaunums un skumjas. Noa smaidīja, skatīdamies uz spožo varavīksni, kas spīdēja debesīs. Cik skaists atgādinājums par Dieva mīlestību. Viņš cerēja, ka viņa lielā ģimene vienmēr smaidīs to redzot un vienmēr mīlēs Dievu. Tomēr Hams pamazām pārstāja būt Dieva draugs. Ar laiku Noas ģimene arvien paplašinājās. Drīz pasaulē atkal bija ļoti daudz cilvēku. Katram cilvēkam bija izvēle sekot Dievam vai novērsties no viņa. Diemžēl daudz izvēlējās dzīvot bez Dieva. Hama bērni izveidoja ieradumu būt nelaipni un spītīgi, kāds bija arī viņu tēvs. Arī bērnu bērni tika mācīti tā dzīvot. Viņi bija lepni un sautīgi. Viņi visi dzīvoja kalnos netālu no šķirsta, taču laika gaitā cilvēkiem, kur vairs negribēja kāpot Dievam, apnika klausīties, kā viņu radinieki runā par Dievu. Kādu dienu viņi sakravāja mantas un pārcēlās prom no kalniem, lai dzīvotu līdzinumā pie lielas upes. Šeit viņi izvēlējās aizmirst par Dievu un darīt visu pēc sava prāta. Katru dienu mēs izvēlamies sekot Dievam vai nē. Bībele palīdz mums izdarīt pareizu izvēli. Ko Dievs saka par paklausību viņam? Izlasīsim Sālamana pamācības 3:1. Mans dēls, neaizmirsti manu pamācību, un lai tava sirds patur sevī manus baušļus. Dažreiz ir grūti izvēlēties paklausīt Dievam, tomēr viņš apsola palīdzēt, ja mēs viņam to lūgsim. Mani interesē. Vai cilvēki, kuri izvēlējās aizmirst Dievu, kļuva laimīgāki? Kāpēc jā vai kāpēc nē? Mēs šodien jau kopīgi lasījām Sālamana pamācību 3:1, un tagad vēl dzirdēsim šo pašu pantu tikai dziesmā. Mans dēls, neaizmirsti manu pamācību, un lai tava sirds patur sevi manus baušļus, Sālamana pamācības 3:1. Mans dēls, neaizmirsti manu pamācību, un lai tava sirds patur sevi manus baušļus, Sālamana pamācības 3:1. Laiks lūgšanai. Mīļais Dievs, lūdzu palīdz man izdarīt pareizās izvēles katru dienu, lai es varētu būt laimīgs un varētu parādīt tavu mīlestību savai ģimenei. Palīdz maniem mīļajiem parādīt,
tavu mīlestību arī citiem cilvēkiem. Tavā vārdā to lūdzu. Āmen!